atbalstīsim Gundu, lai izdodas veiksmīgs starts. Protams, nedaudz viņai satraukums kā vērsies šajā necik vieglajā noteikto trasē. Jau 5. reizi esot Madonā kamanu suņu sacensībās, man jāsacina, ka tas ir nevien baudījums tādiem īsteniem sporta līdzjutējiem, bet arī dzīvnieku mīļiem, jo saimnieki savus sunīšus ļauj gan fotografēt, gan samīļot. Kālažu ziemā sacensības noritēja divās kategorijās – kamanu un skioringā, kas sīkāk dalījās pēc suņu šķirnēm Open un Nordic klasēs. Kā atzīs dalībnieki, Madonas trase allaž bijusi ne tā vieglākā, taču noteikti viena no labākajām. Trase ir fantastiska, tiešām var izbaudīt šo visu skaistumu, ko daba šodien devusi. Interesanti, asi pagriezieni, kalni lejas. Pirmā reize vispār decembra vidū slēpes nopirku un pirmo reizi dzīvē uz slēpēm. Visā pirmo reizi? Pirmo reizi. Sunim bez suņas nevarētu. Viņš uzvilka kalnā augšā, lejā, tā kā super bija. Tiešām emocijas ir baigās, nebija tik labi gaidījusi. Bet tas nozīmē, ka būs turpinājums un nākamās sacensības? Noteikti, jā. Vakar sasniega tik skaists sniedziņš un trasa bija perfekta šorīt. Tā kā ļoti baudāms tiešām brauciens bija. Dalībnieku skaita ziņā šogad vispār ir rekords. Jā, vajadzēja būt vēl vairāk dalībniekiem, bet dažādu apstākļu dēļ daži nevarēja ierasties. Bet tāpatās mēs esam ļoti priecīgi par to, jā, un arī dalībniekiem visiem patīk. Šodien ir tāds drēgns, bet tieši tas, kas vajadzīgs ziemas sacensībām. Šajā sporta veidā, kas ir tā pati odziņa? Suņa prieks noteikti, jā, un tā enerģija, ko suns dod trasē, jā, kad liekas, ka pašam jau vairs nav spēka vai kādā kalnā tikt augšā, jo Madonas trases nav vieglas, tad paskatoties uz suni jau vien kā viņš strādā, liekas, ir jāsaņemās. Šis ir pasaules kausa posms kamanu suņu sportā un vienlaicīgi arī Latvijas ziemas čempionāts, kurā piedalās arī pasaules elite Igors Strats. Ļoti mīlu šo trasi. Kādus 6-7 gadus jau braucu trenēties. Polijā mums ir problēmas ar trasēm priekš suņiem, savukārt šī ir profesionāli sagatavota. Sacensībās piedalos ar īpašu suņu šķirni, kas pirms gadiem 40-50 tika radīta Norvēģijā. Šobrīd tas ir visprofesionālākais suns suņu sportam, ātrākais visās disciplīnās. Viņš ir, ja nemaldos, jau kāds 20-kārtais pasaules un Eiropas čempions dažādās disciplīnās. Arī pie mums šeit viņš ir diezgan bieži viesis, gan nometnēs, gan sacensībās. Viņš arī pirms lieliem čempionātiem ļoti labprāt šeit gatavojās. Jā, arī pēc pagājušā gada nometnes un sacensībām viņš uzvarēja pasaules čempionātā Zviedrijā, kas bija uzreiz pēc dažām dienām. Tā kā, jā, šī ir vieta, kur palīdz sasniegt mērķus. Un ne tikai kamanu suņu sportā. Kā zināms, Madonā tiek organizētas gan starptautiskas un pasaules mēroga sacensības, gan dažādi sporta pasākumi, caur ko Smeceres sils ir atpazīstams tālu aiz novada robežām. Un arī šoziem sporta aktivitāšu netrūkst. 10. februārī šeit Madonā Smeceres silas sporta un atpūtas bāzē atkal atjaunojam tautas slēpojumu Madona. Distances būs sākot ar bērniem 300 metri, 500 metri, 700 metri. Būs arī dažādas atrakcijas bērniem. Katrs dalībnieks saņems apbalvojumā par piedalīšanos arī medaļu. Protams, būs arī distances, kas būs priekš sportistiem, augstāka līmeņa iesācējiem 7 km, 15 km un arī pat 30 km trase. 27. un 28. janvārī Latvijas čempionāts biatlonā 2 dienas, 27. janvārī Sarkaņu pagasta Raibeņu trasēs notiek arī Vidzemes ziemas autosprinta 2. posms. Iespējas ir šeit pat Smeceres sila tuvumā izmantot naktsmītnes, tas ir Smeceres sila slēpošanās trases 5 mājiņas. Mums ir arī sniegi, atpūtas nams, un šeit pat blakus arī ir sila terases. Tā ka brauciet, piesakiet vietas jau laicīgi, jo diezgan ātri ir jāpiesaka, lai tiktu uz naktsmītnēm Madonā. Šeit blakus Smeceres silam, kur var izkāpt no mājiņas, uzkāpt uz slēpēm un braukt. Nākat uz Madonu un braucat uz Madonu visi. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, Red TV.